Labdien, radio klausītāji! Problēma šaus Indrāni šorīt viesojās valodu centrā, jo kādu laiku atpakaļ mums uzrakstīja vēstuli Irbas kungs un lūdza atnākt uz valodu centru un noskaidrot, kas tad īsti notiek. Labdien, Irbas kungs! Jā, labdien, nepatīkams starpgadījums. Var sakot, man iedeva īpašu atlaidi, ka es varu apgūt angļu valodu tātad 3 nedēļu laikā ar īpašu atlaidi, bet, teiksim, pasniedza vecāks kungs ar savām dīvainībām, laikam tāpēc bija lētāk. Un es labu gribēdams izgāju šo kursu, aizbraucu, protams, uz Leicesteru, uz Angliju. Man tur bija arī zināms sapulces, mans uzņēmums, tur gribēju arī kooperēties ar vietējiem. Un iedomājieties, viņi nevis vienkārši man nesaprata, bet viņi nesaprata nevienu vārdu, ko es saku. Un es esmu vienkārši šokā un atlika man griezties vēstniecībā. Un arī tur man izsmēja, kad es sapratu, ka angļu valodas vietā es esmu iemācījies kaut ko pilnīgi nesaprotamu. Vai tā vispār ir valoda, bet ar angļu valodu nav nekā kopīga, ja? Eģiņa, lūdzu, jums arī komentārs, saprot, ja? Jūs esat arī šo kursu... Jā, es pasniedzu tur. Ko cilvēks var mūnēt? Labi, es nemāku pats angļu valodu, vienkārši, es iemācīju krievu valodu tur, Jūs tad strādājat valodu centrā un sakat, ka jūs mācīsiet angļu valodu, kaut gan angļu valodu jūs vispār nemākat. Katrs kaut kur mānās dzīvē. Cik šie kursi maksāja, sakiet? Šie kursi maksāja tātad 195 Latvijā. Un, ja man bija jāsaka... es iedevu atlaidi, tu pats jūs runājāt. Labi. Tas tiešām tā ir 160, bet šobrīd mans smadzenes ir piebāstas ar nezinu ko. Cik jums gadi, sakiet, lūdzu? Man pašam ir 42 gadi. Tad jau krievu valodu jums kā vajadzēja zināt? Es mācījos tāpēc angļu. Krievu es filmas esmu redzējis. Bet jūs taču vajadzēja tajā brīdī, kad viņš jums sāka mācīt angļu valodu, citā krievu valodu, jūs to nejūtāt? Knapi vervelēja, teiksim tā. Knapi latviski vervelēja. Viņš tad nodzīvoja, saprot, pats knapi mēģināja īstāt. Labi, ko par to saka valodu centra vadība Nolinkungs? Labdien! Labdien, jā. Situācija tiešām ir diezgan kutelīga un interesanta, jo... Ja kritīsim, tad abi. Viss kārtībā, Eģiņ. Ir tāda lieta, ka šis cilvēks tiešām atnāca un teica, ka viņam vajag mācīties valodu. Pirmkārt, vajag izlasīt līgumus, ko paraksta. Tur arī rakstīts, vēlos apgūt valodu 3 nedēļu laikā. Kas man bija tajā brīvā laikā? Es vienīgais biju brīvs toreiz, viss jau atvaļinājumā gāja. Visi iet atvaļinājumā vasarā, un Eģiņš, viņš ir arī mūsu, viņš arī ir finansists apsvers un grāmatvedis, viņš bija brīvs. Es zinu, ka Eģiņš zina kaut ko, ja? Nav tā. Eģiņš ar mani runājas dažādās valodās, un es tiešām daudz zinu tās valodas, un es domāju, cilvēkam, lai viņš iemācās. Cik mēnešu kurs tas bija? Tas bija 3 nedēļu kurs. Tie bija intensīvie 3 nedēļu kursi. Tur ir dzīvošana mājās. Tas ir iekšā, tur arī ēdiens, brokastis. Kurš pie kur dzīvojas, atvainojos? Pie manis. Es vēl gribēju piebilst tādu. Vai tā omleti negaršoja? Eģiņ ļoti pamatot. Eģiņ drusciņi nomierināmies. Mēs kopā, es pie Eģiņa vēl piekdien pa spirti bijām nesen. Kā šis kungs ēda? Likās, kad dzīve ēdis nav. Eģiņš nabaks, cik viņš tās audzes pārsla putras no rītiem vārījis. Viņam cik nēru iztērējis. Eģiņam mājās ir 3 bērni. Eģiņam 4 jau, tūlīt būs. Sieva ir stāvoklī, vēl uz kakla kungs, un kuram neapmierina valodas zināšanas. Kā? Situācija tāda, jūs tā vietā, frāze prieks jūs redzēt, ko jūs man mācījāt. Jā. Viņi skatīja, ko tas nozīmē, kurā valoda šņāk, kaut kāds šņāks. Es to biju iemācījies, un tad es biju iemācījies arī skaitām pantus tajā nesošajā valodā. Tā nebija gluži krievu valoda, jūs kļūdījāties. Nē, es pat tagad nevaru. Tā jūs teicāt? Nē, es sākumā teicu, ka vienkārši neko nesaprotam valodu. Es pēc tam salīdzināju, daži vārdi bija krievu, lai liktos man, ka tā ir īsta valoda. Jā. Bet pārējais ir kaut kāds vispār. Bet jūs apgūvāt valodu? Nenolīksim, jūs apgūvēt šo valodu? Nē, apgūvēsim tiešām labā līmenī, kas ir fakts. Darbības vārdu konjugācijas man perfekti skaidrs, lietvārdu locīšana man ir skaidrs. Es zinu skaitām pantus un man raksturīgākās folkloras, vienības. Jā. Ko dara Kārlēns? Ja saprotu, Kārlēns ir jūsu dēls, jā? Jā, es esmu dēliņš, jā. Un es vispār domāju, ka šī situācija ir ļoti laba un mans tēvs pa daudz te cepjās, jā, jo es domāju, ka šī valoda varētu aiziet pa visu pasauli, jā. Tas ir tā kā miks, es zinu dažus angļu valodas vārdus, jā. Kādus, piemēram? Ok. Hello, jā, tos vienkāršākos. Es zinu, table, jā, pie pusdienām mēs lietojam vārdu table ļoti bieži ģimene.
tā pamats arī angļu valodā. Es iemācīju, goodbye iemācīju, pat visu kaut ko iemācīju. Praktiski tā, ka cik es saprotu, tad tie vienkāršākie vārdi ir angļu valodā, un no krievu valodas nāk tie lietvārdi tieši vairāk. Pa darbības vārdiem es nesapratu, kas tā pa valoda ir. Ja? Tad es drusku kaut ko nesaprotu. Tad jūs abi dzīvojat pie Eģiņa. Tā sanāk? Nē, tā gluži nevarēja teikt. Dēls nesa pārtiku, ko gatavot. Es jau viens pats Jānis pašam, tie ir mūsu nosacījumi pārtika Jānis pašam un gatavo pasniedzējs. Tas ir, man bija panna, tad man bija 3 solis, un tad pietrūkās mums. Ir sabitra. Mums kā kursi, varbūt daudz nezinu, arī gribētu pareklamēties pie iespējas. Mums ir kursi tādi, arī īsie 3 nedēļas kursi, dzīvo pie pasniedzēja, nāk ar savu pārtiku, viņš tā ēst, un abi divi komunikāciju veidā apgūst valodu. Viss ir ļoti intensīvi. Jā, pasniedzējs sieviete. Es ierunāšu to reklāmu. Eģiņš mācā 3 nedēļās valodu kursi pie Eģiņa. Olas ņemam līdzi. Jā, tas ir tāds. Mums toreiz aizgāja vietējā reģionālā radio. Tas ir džingliņš. Un mums ir tā, ka dzīvošana ir, protams, pie Eģiņa. Eģiņš vasarā teltī, tas ir notiek, ziemā mājā. Ja? Siltinam ziemā. Ziemā siltiem vai nu teltī. Tad es kaut ko nesaprotu. Tad, ja jūs sakat, ka viss bija labi, tad kur ir problēma? Nē, mans teicis cepjās tikai, ka kaut kas nav kārtībā. Es domāju, ka Viņš šeit saprot beigās, viņš arī pats necepjās, jo viss ir kā kārtībā, ja? Jūs iemācījāties to kaut kādu jocīgo valodu? Kāpēc ne? Es tagad gaidu iespēju, ka es viņu varēšu kaut kā pielietot. Lai pielieto, protams, ir tā, mēs iemācām šo valodu, un, protams, ka var pielietot nākamajos kursos. Tas ir atkal speciāla programma ar atlaidēm nākamās kursu nedēļas jau nāk. Jā, mēs pastāvīgiem dodam klientiem, jā. Un brīvi runājam ar viņiem jau šajā iemācītajā valodā. Citu, mēs kā finansisti var pateikt, ka nākamgad mums būs vilcieniņš, kas vedīs tieši uz Krieviju, jā, kurā arī varēs to valodu pielietot. Mums būs tā kā ekskursija kopā ar ekskursiju. Bet redzēt, Irbs kungs, viss ir vislabākajā kārtībā. Es samierināšos, ja tad jau uz nākošajiem kursiem man pasniedzēja tiešām būs sieviete. Es apsolu. Man sieva piedzemdēs, un tad viņi nāks atpakaļ no dekrētā. Jā, Eģiņam sieva ļoti lielisks pasniedzēja pie mums bija. Kādu valodu viņa māca? Vienu no tām pašām. Arī diezgan sarežģīti, un cilvēki ir tiešām mācījušies ilgi, lai šīs valodas apgūtu. Tas tā šobrīd liekas, varbūt tas tā valoda liekas nevajadzīga, ja? Bet jūs redzēsiet dzīvē, tu paiet tas gads, un atkal tu atgriezies pie mums, un mēs runājam šajā valodā. Mēs visi esam dzīvi. Kā tāds jauks noslēgums būtu, kā reize varbūt šī jūsu jaunais reklāmas džingls, kā jūs teicāt, ja? Lūdzu. Eģiņš māca 3 nedēļās, jāņem līdz 3 solis, pārējo parūpēsies Eģiņš. Zvaniet valodu centram 200 595.